Paldies. Sveicināti. Vispirms man jāsaka liels paldies ministrijai, tiesu administrācijai un arī tiesnešiem par doto iespēju piedalīties šādu mērogu projektā un ieviest videokonferenču risinājumu. Tātad vairāk nekā 300 Latvijas tiesās mums ir jāievieš audio ierakstu iekārtas, kur konsultācijā ietilpst augstas kvalitātes mikrofoni, kas ir novietot šeit, ietilpst audio ierakstu iekārtas un ausīs, kas izskatās vienkārši, un viņas ir pieslēgtas pie sarežģītas diezgan sistēmas, ar kuru ir iespējams kontrolēt konkrētu mikrofonu, klausīties tikai konkrēti runātāji, piemēram, tas būtu nepieciešams kādam tulkam, kādam īpašam cilvēkam dzirdēt tikai vienu runātāju. Papildus audio mēs uzstādām arī videokonferenču iekārtas, kur konsultācijā ietilpst displejs un maza paliela augstas izšķirtspējas kamera. Un, protams, arī pašas videokonferences iekārtas, kas tam var atskatīties arī tur. Papildus tātad viss, kas ir jādara, ir jāizmanto šāda pults, kas tā ir līdzīgi kā mājās pašiem. Un visa darbība notiek ar pāris būtiņām. Ja nepieciešams, mēs varam pagrozīt kameru, kā jau es jau to daļu līdz šī, dažādos virzienos, uz augšu, uz leju, tiesu sekretāri, vai kādam citam cilvēkam tuvāk, tālāk. Un, protams, ar šīm pašām podziņām, kā mobiliem telefonam, iespējams veikt zvanu, uz ir kādu citu, vai nu tiesas zāli, vai kādu citu videokonferences iekārtu, kura, protams, ir piereģistrēta visā sistēmā. Un, Rolanda, ko mēs šodien tad? Tāpēc nevar samazoties ar tiesnums mikrofonu. Aizstāvīšies ar aizstāvus reaktīvus. Darbība ir diezgan elementāra, zaļa podziņa un izvēlamies nospiežam. Šajā brīdī mēs esam sazvanījuši aizbraukušajām tiesu, kur šobrīd apgaismojums laba saule, un viņiem ir līdzīgi tieši tāda paša iekārta, un tā vadība var notikt kā arī no mūsu puses, tikai no mūsu kamerām. Tāpat arī ir iespējams vadīt kameru otrā pusē, kā piemēram mēs varam pieslēgties otrā videokonferenču iekārtas pusē, un līdzīgi ar šīm pašām lūktiņām var spaidīt, tuvināt, tālināt, pagriezt kā tiesības vēlas redzēt vajadzīgo objektu vai cilvēku. Tas ir par gala iekārtām. Īsumā par pašu centrālo infrastruktūru, kas ir nodrošināta tā, ja gadījumā kaut kur zūd savienojums ar videokonferenci, lai tiesas sēde netiktu pārtraukta pilnībā, tad ir izveidota dublēta centrālā infrastruktūra, kas atrodas dažādās fiziskās vietās, un gadījumā, ja kāda no tām saplīst, tad otra centrālā infrastruktūra pārņem šo darbību, un tiesas sēde var pilnībā darboties. Tas tā īsumā par lielo tehnoloģisko risinājumu. Labdien, Latvijas ekrānam. Lūdzu tiesas priekšsēdētāju Zalību, klātesoties videokonferences sarunām aizbrauks rajona tiesas kopā ar Zalības kundzi atrodas arī Redzels apbalties priekšsēdētāja vietnieks Visvalds Studāns. Labdien! Godātais ministra kungs, Šveices konfederācijas tiesniecības pārstāvji, tiesu administrācijas direktors, Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāji un citi Zemgales apgabaltiesā šobrīd sapulcējušies interesanti. Esmu patiesi gandarīta par to, ka Zemgales tiesu apgabalā visās tiesās jau ir pieejamas ar videokonferenču iekārtām aprīkotās zāles, un ka tieši aizbraukus rajona tiesai ir dota iespēja šādi piedalīties šajā prezentācijā. Un jau piedzīvot videokonferences procesu, kas turpmāk cerams arvien biežāk notiks Latvijas tiesās, lai padarītu ērtāku un ātrāku lietu skatīšanu. Projekts ir nozīmīgs visai tiesu sistēmai, bet galvenokārt jau tiesām, un manā ieskatā tā svarīgākie ieguvumi tiesā būs iespēja lietu izskatīšanai saprātīgā termiņā, kas šobrīd Latvijas tiesās ir ļoti aktuāla problēma, samazināsies līdz ar to atliekamo lietu
skaits procesa dalībnieka neierašanās dēļ. Noteikti būtiski samazināsies arī tādi procesālie izdevumi, kas saistīti ar lietas dalībnieku ierašanos uz tiesu, samazināsies apsūdzēto konvojēšanas apjoms un līdz ar to arī izdevumi, kas saistīti ar apsūdzēto konvojēšanu. Manuprāt, nav maz svarīgs arī drošības aspekts, jo gadījumos, kad apsūdzētais atrodoties ieslodzījumu vietā, slimo ar kādu lipīgu infekcijas slimību, tā apdraudot citus, bet šis slimais cilvēks netiek konvojēts uz tiesas zāli.